Luis! Nāciet zīmēt jūs, zīmēt jau te būs, zīmējumā prieks, jo es esmu mākslinieks. Mēs arī gribam, Lui! Ņemam krāsiņas, sākas burvības, paskatieties, lūgbilde īsta var kļūt. Māci, kā zīmēt, Lui! Labi apskatiet, no malas viegli šķiet, arī jūs tā mācēsiet. Tad rādi, kā zīmēt, Lui! Lui, uzzīmē man robotu! Sveiks, Lui! Sveika, Joko! Sveiki, draugi! Sveiks, Lui! Sveika, Joko! Sveiks, Lui! Vai nāksi spēlēties? Es, Joko, nevaru. Man jāgrābi lapas. Es tev palīdzēšu. Un pēc tam mēs varēsim spēlēties. Redz, kur viena lapa. Mēs nekad nebeigsim. Lapu ir tik daudz. Jāsameklē kāds, kurš var mums palīdzēt. Es zinu. Sveiks, putniņ! Vai tu gribētu mums palīdzēt savākt lapas? Atvaino, man jāsaka kopt līzda. Sveiks, gliemezītī! Vai tu gribētu mums palīdzēt savākt lapas? Labprāt, bet man jāiztīra čaula. Piedod. Liekas, ka visiem pašlaik ir kas cits darāms. Es zinu, kas mums var palīdzēt. Stāvi uz vietas. Es tūlīt atgriezīšos. Skudriņa, vai tu negribētu mums palīdzēt savākt lapas? Laikam viņai jātīra sava līksta. Es uzzīmēšu robotu. Robotu? Laba doma. Tas varēs izdarīt visu, ko tam palūksim, un mēs varēsim spēlēties. Jā! Galvas vietā es vispirms uzzīmēšu 4 stūri. Tad piezīmēšu 2 mazas actiņas, lielu degunu un muti. Un ausis, citādi viņš nevarēs sadzirdēt, ko mēs viņam lūksim. Par ausīm tev taisnība. Tā. Tā patiesi ir īsta robota galva. Tagad es uzzīmēšu viņa kaklu un lielu taisnu stūri ķermeņa vietā. Tālūk. Tad rokas un plaukstas, citādi viņš nespēs lapas savākt. Un mēs nevarēsim iet spēlēties. Labi. Tas būs augšdelms, tad elkonis un apakšdelms. Un tagad 4 stūra plauksta ar 3 smailiem pirkstiem. Es tāpat visu uzzīmēšu otrā pusē. Ļoti labi. Tad es zīmēju nelielu 4 stūri kāju vietā un tāpat pēdu vietā. Visbeidzot, es zīmēju mazas 4 stūra podziņas uz viņa ķermeņa. Tagad atliek vien to izkrāsot. Mūsu draugi no jau tevi, Lui, ir labi iepazinuši. Es to izkrāsošu dzeltenu. Es izkrāsošu viņa podziņas dažādās krāsās. Lai tā būtu. Sveiks, Lui! Sveika, Joko! Sveiks, robot! Mums vajadzīga tava palīdzība, lai savāktu lapas. Tad mēs varam iet spēlēties. Ei, bet es arī gribu spēlēties. Tu nevari, tu esi robots. Robotam jāstrādā. Bet robotiem arī patīk spēlēties. Žēlīn, tas nu nekur nedara. Robots, kuram patīk spēlēties, kaut kas nedzirdēts. Man ir doma. Mēs spēlēsim spēli. Kurš spēj savākt vislielāko lapu kaudzi? Es noteikti uzvarēšu. To mēs redzēsim.
esmu pabeidzis. Es arī. Man liekas, es esmu uzvarējis. Lai uzzīmētu robotu, vispirms jums jāuzzīmē liels 4 stūris, kas būs robota galva, tad 2 apaļas atstiņas, liels deguns un mute. Ausu vietā uzzīmēja 2 taisnstūrīšus. Tad tādu pašu kakla vietā un liels taisnstūris būs viņa ķermenis. Kad zīmējat rokas augšā, uzvelciet vienu taisnstūri, bumbiņu elkoņa vietā un atkal taisnstūri apakšdēlma vietā. Un tāpat viss otrā pusē. Neaizmirstiet piezīmēt arī plaukstas. Un kājas. Un pēdas. Un nobeigumā uz ķermeņa uzzīmējiet dažas 4 stūra podziņas. Tad atliek to tikai izkrāsot. Vai mēs atkal spēlēsimies? Uz drīzu redzēšanos, draugi! Uz drīzu redzēšanos, Lui! Uz drīzu redzi Jako! Lui, uzzīmē man kaut ko. Multfilmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkoja Inese Vitkus. Tekstu atdejoja Andris Akmentiņš. Iedziedāja Knības un Knauts.